Aplūkosim vēl vienu piemēru, kas ir tāds, ļoti bieži sastopams piemērs. Pirmajā pusē ir 1 plus 3 plus 5 un tā tālāk, līdz kaut kādam 2n mīnus 1. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šeit tiek saskaitīti principā nepārskaļi, un tas ir vienāds ar n kvadrātā. To var vizuāli attēlot šādi. Pieņemsim, ka mums rekur ir viens klucītis, tad es ar citu krāsu parādīšu, ka es pieskaitīšu 3 klucīšus šeit, tad es ar vēl citu krāsu varu parādīt, ka es pieskaitu jau 5 klucīšus šeit, un iespējams, ka jūs jau redzat, kas man te veidojās. Es sākumā šeit ir 1, pēc tam man ir 4, pēc tam man ir 9. Es varu pielikt vēl 7, un tagad jau būs 16. Principā mums šāda kubiņu summa, visu laiku liekot klāt nepāru, izveido kvadrātu. Jā, tās ļoti bieži sastopamas. Es to pat izmantoju, lai zīmētu parabolas. Piemēram, man ir jāuzzīmē y ir x kvadrātā. Es šo īpašību jau esmu izmantojis, lai zīmētu parabolas. Tad es zinu, ka man principā vajag etā plus 1. Tālāk uz otro man vajag 3 uz augšu, tāpēc būs 4. Un uz trešo man vajag 1, 2, 3, atstāju par maz vietas, 9, tad plus 5. Un tā es zinu, plus 1, plus 2, plus 3, plus 5. Šādi es varu sazīmēt jebkuru parabolu, kurai ir koeficients 1. Es vienkārši atrodu virsotnes koordinātas, pieskaitu pa labi 1 uz augšu, tad pa 3 uz augšu, tad pa 5 uz augšu, un tas pats jau uz labo pusi strādās. Ja? Bet, pierādīsim to ar matemātiskās indukcijas principu. Tātad indukcijas bāze. Tas ir gadījums, kad n ir 1. Un atkal es izmantošu šos apzīmējumus LHS un RHS. Ja neesat līdz tam aizdomājušies, tie ir no angļu valodas left hand side un right hand side, jeb kreisā puse un labā puse. Un es atkal zinu, ka man te tikai pirmais saskaitāmais, labajā pusē ir vienkārši 1 kvadrātā, kas ir 1. Lai būtu interesantāk, es paņemšu arī otro gadījumu. 1 plus 3, es zinu, ka tas ir 4. Labajā pusē ir 2 kvadrātā, kas arī ir 4. Ja es gribētu pierādīt, ka n ir 3, gadījums arī ir spēkā, tad es paņemtu. LHS ir 1 plus 3 plus 5, un es zinu, ka tas ir 9. Labā puse ir vienkārši 3 kvadrātā, kas ir 9. Pirmais kvadrāts, otrais kvadrāts, trešais kvadrāts. Lūk tā. Bet, protams, mums vajag reāli tikai pirmo gadījumu. Jau tas ir pietiekami. Tad mums seko induktīvais pieņēmums. Induktīvais pieņēmums eksistē tāds gadījums, naturāls skaitlis kā tā, ka 1 plus 3 plus 5 un tā tālāk līdz 2k mīnus 1 ir vienāds ar k kvadrātā. Un induktīvā pārēja es to pierādīšu, ka tas ir spēkā arī pie k plus 1. Tā ir labā puse. Gluži vienkārši tas ir k plus 1 kvadrātā. Jeb k kvadrātā plus 2k plus 1. Jā, vēlreiz atkārtošos. Manuprāt, ir šajā solī palīdzošākais tas, ka mēs to varam izvērst. Aizmirsu sanumerēt soļus, ja kas nav obligāti, bet palīdz varbūt. Un kreisās puses izteiksme tātad 1 plus 3 plus 5 plus un tā tālāk un tā tālāk. Un es rekomendēju summās norādīt priekšpēdējo locekli, kas būtu 2 plus mīnus 1. Un tad seko nākamais loceklis. Kāds tas būs? Kā vietā ir jāievieto k plus 1. Nākamais būtu, es varbūt to pierakstīšu atsevišķi. Tātad, ja es ievietošu k vietā k plus 1, man tas ir jāreizina ar 2. Un beigās jāatņem 1. Tas ir 2k plus 2 mīnus 1. Tas ir 2k plus 1. Nākamajā video es īstenībā parādīšu, kā šīs izteiksmes tiek pārveidotas. Tātad nākamais saskaitāmais ir 2k plus 1. Un tagad tā.
Mēs īstenībā darīsim to pašu, kas mums bija iepriekš. Mēs ņemsim un aizstāsim. Ar ko aizstāsim? Ar induktīvo pieņēmumu. Tā sāls induktīvajā pārējā ir tā, ka mēs izmantojam induktīvo pieņēmumu, lai veiktu aizstāšanu. Un 1 plus 3 plus 5 plus tā tālāk līdz 2 minus 1. Viss kopā ir vienāds ar k minus 1. Ar k kvadrātā, es atvainojos, ar k kvadrātā. Ja, tas ir tas, ko mēs te ieguvām caur aizstāšanu. Un mums klāt nāk 2k plus 1. Un mēs redzam, tā jau ir tā pati izteiksme, kas ir labajā pusē. Mēs esam ieguvuši divas vienādas izteiksmes. Tātad kreisā un labā puse sakrīt arī tad, ja n vietā ir k plus 1. Un tāpēc mēs tagad varam nonākt pie secinājuma. Tā kā vienādība ir patiesa gan pie n ir 1, gan katram nākamajam n, tā ir patiesa visiem naturālajiem n. Tā, tiekamies tad nākamajā video.